Dakāras rallija reida dalībnieki šodien pēc atpūtas dienas pameta klusā okeāna piekrasti un devās uz ziemeļiem. Džonas Strīts cenšas aizstāvēt savu otro vietu kopvērtējumā. Bet automobīļu ekipāžām šīs bija ļoti tehnisks ātrumposms. Līdz šim Dakāras rallija reidā Argentīnā un Čīlē mēs esam aizvadījuši jau 7 ātrumposmus no Buenos Aires, esam devušies pāri Andu kalniem uz Čīli. Aiz muguras mums ir arī jau atpūtas diena, taču priekšā sportists sagaida vēl viena smaga nedēļa. Deivids Kastero, viens no sacensību organizatoriem, mums stāsta, ka nākamā nedēļa būs ļoti smaga, vēl smagāka nekā Afrikā, jo mēs dodamies uz Atakamas tūkstnesi. Bet šobrīd mēs skatāmies pāris mēnešus vecus kadrus, kā tad sacensību organizatori veidoja šo sacīkšu trasi. Un pēc iepazīšanās ar reģionu motobraucējs mums stāsta, ka šeit mums obligāti jāizved cauri ir sacensību dalībnieki, jo skati šeit ir patiešām maģiski un neaprakstāmi. Man liekas, ka labākā daļa Dakārā mums vēl ir priekšā, jo viss sāksies pēc Andu kalnu šķērsošanas. Tā turpina stāstīt viens no sacīkšu organizatoriem. Patiešām pasakaini skati Andos un atgādināšu, ka Andu kalni ir krietni augstāki par, pieņemsim, Mont Blanc Francijā, kas ir tikai 4000 metrus augsts, un tāpatās ar augstāks par slaveno Pikes Peak, Colorado štātā Amerikas Savienotās valstīs. Augstākā Andu virsotne ir apmēram 7000 metrus augsta. Un nākamajās dienās mūs sagaida 4 dažādi ātrumposmi, gan smalkas smiltis, gan cieti akmens segumi. Un nevienam nav šaubas, ka nākamā nedēļa pat tiešām būs pati smagākā. Šodien sportisti pameta Valparaiso un devās uz La Serenu, un speciālais ātrumposms šodien bija 294 km garš. Motobraucēju starts šodien tika atlikts par 1 stundu dēļ miglas kalnos, un šī migla traucēja debesīs pacelties helikopteriem, kuri rūpējās par dalībnieku drošību. Un paskatieties, cik daudz skatītāji ir ieradušies ātrumposma startā un visā ātrumposma garumā, lai sagaidītu un sveiktu un atbalstītu savu nacionālo varoni Francesco Lopesu, kurš uzvarēja sacīkšu iepriekšējā ātrumposmā. Un kopvērtējumā viņš ieņem augsto 7. vietu. Šīs dienas ātrumposmā Francesco Lopes nelika vilties saviem atbalstītājiem, un viņš finiši sasniedza ar 3. ātrāko rezultātu. Liek piebilst, ka daudz no šiem faniem trasē ir devušies jau nakts tumsā, tikai lai sagaidītu un redzētu savu varoni Lopezu. Jā, un izstāsta, ka pats Lopes arī nevar īsti noticēt, ka viņam ir tik daudz atbalstītāju. Es esmu ļoti priecīgs par šo skatītāju atbalstu, un rallijs līdz šim man ir izdevies ļoti labs.
Un, kā jau iepriekš minēju, sacensību kopvērtējumā Lopes no 10. vietas ir pārkāpies uz 7. un līderim viņš zaudē apmēram 2 stundas. Savukārt savu 2. vietu kopvērtējumā šodien neizdevās nosargāt Jonasam Strītam. Viņam ir piešķirts 15 minūšu sots un liekas, ka tas ir dēļ dzinēja maiņas. Un tātad Jonas Strīts ir atkritis uz 3. vietu kopvērtējumā. Patiesībā Strīts ir atkritis pat uz 4. vietu kopvērtējumā, nevis kā iepriekš minēja 3. Bet šobrīd jau mūsu ekrānos ir 2007. gada sacensību uzvarētājs Cyrils Deprē, un viņš ir arī šīs dienas ātrumposma uzvarētājs. Šī viņam ir 3. uzvara kādā no ātrumposmiem Argentīnas un Čīles Dakāras rallija reidā. Sacensību kopvērtējumā Cyrils Deprē atrodas 3. vietā aiz Marka Komas un Davida Freteņē. Līderim viņš zaudē 1,5 stundu. Un, ja kaut kas atgadās ar līderiem, viņš ir pirmais pretendents uz līderu pozīciju. Marks Komas šodien izcīnīja 2. vietu ātrumposmā. Un viņa pārsvars pār Davidu Freteņē kopvērtējumā ir 1 stundu un 6 minūtes. Daudz uzskata, ka Marks Koma šobrīd sacensībās brauc tikai ar 80% atdevi un pie vajadzības viņš spēja kļūt vēl krietni ātrāks. Braucējs ar 14. numuru ir Alans Daklo. Iepriekš viņš bija piedzīvojis kritienu un līderu pulkā mēs viņu neredzējām. Bet šodien viņam 4. vieta ātrumposmā. Piektais šodien finišēja Repsol KTM komandas 2. braucējs Hordi Viladoms un Marka Komas atbalsta braucējs patiešām rāda labu ātrumu trasē un spēja turēt līdzi sacīkšu līderim, lai nepieciešamības gadījumā spētu arī palīdzēt. 6. rezultāts šodien Davidam Freteņē, kā jau iepriekš minēja kopvērtējumā, viņš ir 2. vietā. Un atgādināšu, ka Davids Freteņē brauc ar Yamaha motociklu atšķirībā no